pagājušās sacensības pārsteigums, jo viņš ieguva 3. vietu un bet brauca visnotaļ stabili, tā kā viņam ir visas izredzes arī šī sacīkstē parādīt labu sniegumu. Viņš arī ļoti centīgi trenējies visu laiku. Jo es zinu, kā ir piedestāli, ja tu vienreiz esi uzkāps uz to, gribās vēl un vēl. Āķis lūpā. Āķis ir lūpā, jā. Jā, nedaudz uzsit tā kā uz zemes tur, iesbrauc ārpus trasītes, bet tas viņš turpina savu braucienu ar rekordu un sagriežās. Un nedaudz ar šovu elementiem. Bet tie jau arī ir vajadzīgi, vai ne? Tie ir vajadzīgi bez šovu. Bet tas ir skatītāji. Viņam būs vēl viena iespēja uzrādīt labāku sniegumu. Galvenais tagad nesaķert stresu. Tas guda vārds nav viegli, es esmu mēģinājusi. Jā, Kristēna zina, jo Kristēna pati startē Latvijas drīta sērijās. Varbūt tās visi zina. Nu, es nedomāju, ka visi zina. Leģendāro automašīnu noteikti jau varbūt nezina, bet viņi domā, kas ir tā meitene, kas brauc ar to dzelteno. Nu, tad tā esmu es, jā. Jā, tā ir Kristēna. Jā, Andris brauc mums garām pa taisi un šobrīd iet lielajā ovālā. Viņam vakar bija... Okay. Jā, tas ir lampu trūcis, man liekas. Pilnīgi iespējams, bet viņam vakardien arī starp citu treniņos bija nelielas tehniskas problēmas. Viņš teica, ka viņam aizmugurējās riepas.